Tātad Jēzus pēc smagas darba dienas sūta savus mācekļus pāri jūrai, un tad viņi tur dodas, sākas milzīga vētra, tā jau viņus izbiedē, tad viņi pēc mirkļa ierauga kaut kādu spoku, staigājam tur virs ūdens, un tad pēc laika viņi saprot, ka tas ir Jēzus, šis Jēzus iekāp viņu laivā, un viņš nomierina vētru, un tad ziniet, ko viņš dara? Viņš nevis tos mierina, bet pārmet viņiem viņa neticību, saka, ka viņas sirds ir nocietinātas, un kamdēļ viņi bija izbijušies, viņš pamato to Marka evaņģēlija 6. nodaļā, ka viņi bija izbijušies un bija pārsteigti par to, kas notika. Tamdēļ, ka viņu sirds bija nocietināts, viņi nebija sapratuši notikumu ar maizēm un zivīm, kur Jēzus pabaroja 5000 vīru, tātad līdz pat 15–20 tūkstošiem cilvēku. No 2 zivīm un 5 maizēm. Nu, padomāsim, kāpēc un kas viņiem tieši bija jāsaprot šajā notikumā, lai viņi nebūtu pārsteigti par to, kas tur tikko notika. Tātad Jēzus tur iežēlojās par cilvēkiem, viņš viņiem kalpoja, un tur ir rakstīts, ka viņš redzēja, ka tie ir kā avis bez gana, viņš iežēlojās par viņiem, un kas bija pirmā lieta, ko viņš darīja? Viņš mācīja. Tas ir tik svarīgi, mums ir dzirdēt patiesu Dievu vārdu, studēt Dievu vārdu, jo tad, kad mums ir vajadzības, tad, kad mēs esam novirzījušies, viņš atnāk un viņš māca mums lietas, viņš grib mums izskaidrot, viņš grib mums paskaidrot, viņš grib, lai mēs saprotam Dievu vārdu, tos principus un varam tiem padoties, jo tie atnesīs svētības, tas ir tas senais ceļš, kas atnesīs svētības mūsu dzīvē. Bet tad Jēzus redz, ka vakars tuvojās un mācekļi to viņam uz to norāda, un viņš grib par viņiem parūpēties. Viņiem pašiem nekā līdz ēdam nav, kas varētu pietikt visam tam pūlim, bet vienam puisītim ir 2 zivis un 5 maizes, un Jēzus saka, lai viņš dod tās viņam. Un pēc tam mēs zinām tas brīnums, kas notiek, viņš paņem, viņš pateicās, un tad viņš lauž šīs zivis, lauž šīs maizes, dod saviem mācekļiem, un tā rezultātā ar šo mazumiņu, kas bija domāts kā pusdienu šim vienam puisītim, tiek pabarots vistas pūlis. Jā, 20, iespējams 20–25 tūkstoši cilvēku. Tas ir neticami, tas ir neiespējami, kas tur notika. Bet ko mācekļi tur tieši nebija sapratuši? No šī notikuma mēs varam paņemt daudz mācības. Nu, piemēram, ka pat ja tev liekas, ka tev nekā daudz nav, tev ir kaut kas pavisam maziņš un nenozīmīgs cilvēku acīs. Ja tu to uzticēsi Dievam, ja tu to dosi viņam, tad viņš ar to var izdarīt pārdabiskas lietas. Un uz to mēs esam aicināti paklausībā, padevībā, nodot savas dzīves, savus talantus, savus spējas, neko neuzskatīt par mūsu pašu, bet tās nodot Dievam, lai viņš tās var lietot un pagodināt savu svēto vārdu. Mēs varētu vēl daudzas mācības izņemt no šī notikuma, bet viena no galvenajām lietām, kas viņu mācekļiem bija jāsaprot šajā notikumā, ir tā, ka tas notikums, kas tur notika, tas bija neiespējams, tas bija pārdabisks brīnums, un tas liecināja, tas norādīja par to, kas Jēzus ir. Viņš ir tas, kurš visu ir radījis un kurš var radīt to no jauna. Tajā brīdī, kad tu to lauzi, viņš varēja radīt to no jauna, viņš var pavairot lietas, kuras cilvēcīgi nav iespējams. Tas nebija iespējams, kas tur varēja notikt. Tas ir pats Dievs, kurš stāvēja viņu vidū un darīja varenas, brīnumainas lietas. Un redziet, ja mācekļi būtu noticējuši tam un pieņēmuši to, kas Jēzus patiesībā ir, ka viņš ir šis pats Dievs, visu radītājs, visu varenais, visu zinošais, visu spējīgais Dievs, kurš nācis miesā, kurš kļuvis cilvēks, tad viņi nebūtu bijuši pārsteigti, ka viņš var staigāt arī pa ūdens virsmu. Viņi nebūtu bijuši pārsteigti, ka viņš var nomierināt arī vētru, jo vai tad Dievs to nespēja izdarīt. Bet viņi šaubījās, viņiem bija neticība par to, kas viņš ir. Viņi nebija nonākuši tādā skaidrā pozīcijā, viņiem nebija liels pārliecības par to, kas viņš ir, un tamdēļ viss, kas tur notika, viņus pārsteidz, jo viņi nebija sapratuši. Viņi redzēja šīs pārdabiskās lietas, un kādreiz mums liekas, ja mana kaimiņa, ja kāds tur piedzīvotu brīnumu, kaut ko pārdabisku, tad viņi noteikti ticētu, bet cilvēka daba ir pretēji. Viņu prāts to kaut kā atrisināja, to kaut kā loģiski izskaidroja, un tā rezultātā viņi palika neticībā, viņi neusticējās tam, kas Jēzus ir. Un tā ir tā ticība, kas mums ir nepieciešama, tā ir tā ticība, kas glābi, ka mēs ticam, kā Pēters teica, ka tu esi dzīvā Dieva dēls, ka mēs ticam tam, kas Jēzus ir un ko viņš ir paveicis priekš mums. Un tāpēc, kas bija tas, ko viņi nesaprata? Viņi nesaprata, ka tas ir pats Dievs, Dieva dēls, kurš stāv viņu priekšā un var izdarīt jebko, ko viņš vēlas, nekas viņam nav neiespējams. Jo, ja viņi to būtu sapratuši, tad nekas, ko viņš citu vēl brīnumaini un pārdabīgi būtu darījis, nebūtu viņus pārsteidzis. Tad es iedrošinu un lūdzu, lai arī jūs tāpat atzītu Jēzu Kristu, atzītu viņa vareno spēku. Un tad skatītos un baudīt, cik viņš ir labs un redzētu, kā viņš dara brīnumu darbus, un tiem nevajadzētu mūs pārsteigt, jo Dievam visas lietas ir iespējams.